Madara iedos īkšķīt, ja mēs varam sākt. Varam sākt, let's go. Pagaidi, pagaidi. Labs ir, labs ir. Good to go, super, super. Sveicināts visu šovakar, prieks jūs visus redzēt. Ne tik kuplā skaitā, bet ir ok, priekš, kas mums šodien dienas svētdien, laikam. Jā, man liekas, svētdien. Šodien nedaudz vairāk man arī būs ļoti interesanti, tāpēc, ka, kā jau zinām, pirms pāris nedēļām, dienām bija DAC Convention, ceturtais, kas ir iGenius Conventions, tieši kas notiek priekš Vācijas, Austrijas un Šveices komandas, jeb DAC komandām. Un mēs tur arī varam ierasties. Un no mūsu komandas arī pāris cilvēki bija. Viena no tām bija arī Madara, un noteikti guva ļoti, ļoti superīgus insights par visu pasākumu, par enerģiju, par speakeriem un par tiešām daudz value varēja iegūt noteikti sev, tāpēc Madara šodien vairāk nevis par to pastāstīs. Un kā tev arī īstenībā ir iespējams kļūt par, principā, līderi, kurš neuzstāda sev nekādus limitus, bet ir gatavs iet ālīn ar biznesu un tiešām augt un tiekties pēc saviem mēķiem. Tā kā man vienmēr ļoti patīk īstenībā edifējot un introducot Madaru, tāpēc, ka man ir milzīgākā cieņa pret viņu. Es nezinu, kāds cilvēks dara to, ko viņš dara, jo tas darbs, kas ir cilvēkam ar bērniem, un vēl šo apvienot tādu enerģiju, katru dienu parādīties, milzīgs respekts, zin, tās negulētās naktis un vispārējais, tas noteikti ir daudz, bet tāpēc much love to Madara, kā mēs sakam, un daudz, daudz, daudz mīlestības tev, mēs appreciējam visu, ko tu dari, tāpēc, jā, stage is yours, go kill it, un pastāst, kā tev gāja Dahā, un vēl kas tev šodien sagatavots, let's go. Čau, čau, čau. Paldies, Elijas Kristers, par jaukiem vārdiem. Es nezinu, kur tu zini par mazbērnu lietām. Jā, esmu sagatavojis tādu nelielu prezentāciju. Un, jā, kā jau Kristers stāstīja, tas ir tā kā konvencija, liels, milzīgs seminārs. Tas bija tā kā tēmēts šis seminārs tieši uz cilvēkiem, kas ir Vācijā runājoši, nezinu, Austrijā, citās valstīs, bet tur brauc arī cilvēki no Eiropas, kas ir tīpaši ārzem Migela un zem citiem vācu līderiem. Tā kā, jā, mums bija austiņas, kur klausīties tulkojumu, kas bija mazliet novēlot, bet tas ir fajn. Mēs tāpat tās visu dzirdējām, visu sapratām. Nu, lūk, tā kā es izvēlējos dažus runātājus, kas man vairāk tā kā uzrunāja, un vairāk jā, par to bezlimita līderību un par to visu parunāšu vairāk tā kā par mindsetu šodien. Nu, lūk, tā kā, jā, esmu sagatavojis savus domu graudus no Duck Convention. Tas jau ir ceturtais, kas notiek. Tā, tūlīt. Nu, lūk. Tā tad, jā, un šie esam mēs visi rekrutēti. Tad labajā pusē ir Gunvila, es, Madara un Ieva. Tās ir meitenes no Latvijas, kas mēs šoreiz bijām ļoti mazā sastāvā. Tāpēc visi gatavojās braukt uz Prāgu. Es vairāk beigās arī par to mazliet pastāstīšu. Un šeit ir viss tā kā meitenes, kas mēs esam no Eiropas komandas, tieši zem Sendijas. Un tā kā izņemot UK, Lielbritānijas komandu, šeit bija Madara, Veronika, Anna, tad no Grieķijas, no Slovākijas, Samī no Nīderlandes, Katrīna no Čehijas, Ievā, Īvi no Slovākijas un Gunvila. Nu, lūk, tā kā bija liels prieks ar viņām arī iepazīties vairāk. Un, jā, laikam tas pats spilgtākais, kas man palika no šī konvencena, um, jo tā informācija jau. Mēs visu laiku tā kā varbūt bišķiņ tā sajūta, ka iet uz riņķi, bet tas viss bija, protams, ļoti labi un ļoti vērtīgi, un man ir ļoti liela tāds, tā kā svaiga gaisa elpa savā biznesā, un es jūtos tā kā atsvaidzināta, un man ir tāds, jā, aiziet, tieši perfekti pirms jaunā gada. Bet, laikam, man, kas bija tas spilgtākais, bija tieši tas, tā satuvināšanās ar cilvēkiem, kas arī iet uz to pašu, ko tu ej, un, jā, tas community vibes, tiešām tas, vai ne? Un, kad arī es redzēju, piemēram, kā Gunvila, tā kā, jo man tas bija tā kā otrais konvencijas Gunvilā, tas bija pirmais tāds, viņa tāds, wow, un tā kā, kad, un Ievai arī, kas mēs visu laiku tā kā pavadījām vairāk laika kopā, kad es ļoti izmainu to perspektīvu uz biznesu, un tu ieraugi, un tev ir tāds, wow, ak, Dievs, es tiešām gribu iet tā kā all in, un jā, tā kā es padalīšos tagad uz priekšu vairāk ar katru runātāju, kas man vairāk tā kā piesaistīja, ko man gribēs jums padalīties. Tātad šeit ir bildē mēs meitenes, un tas ir Chad Garner, pa labi uzvalkā, un pa kreisi ir Christian Crabtree. Tātad Chads Garners ir Agenis prezidents, un Christian Crabtree ir tā kā Vice President of Sales, man liekas, ja es pareizi to viņa statusu.
Bet, nu, lūk, tā tad mans, tad Čālijam Gārnam, protams, arī bija sava runa, sava daļa tajā konvenšanā, un viņš vairāk runāja par to, ka līdzīgi kā vasaras konvenšanā, īstenībā viņš ļoti līdzīgi tās tēmas viņam bija tā kā, kad ka tas iGenius, kad mums tā lielākā vērtība ir tas, ka mēs reāli savadam cilvēkus kopā, jo tas, kā mēs šobrīd dzīvojam, tas ir crazy, kad viss ir tik ātri un viss ir tik, it kā mēs esam tik ļoti savienoti ar visām šīm tehnoloģijām un sociālajiem mēdījiem, mēs it kā esam visi tik ļoti kopā, bet mēs patiesībā esam cilvēki arvien vairāk izolētāki un cilvēki ir nelaimīgi un vientuļi. Kaut gan agrāk, vēsturē, kad mēs dzīvojam tā kā ciltīs, mēs visu vienmēr darījām kopā. Katram bija savs darbiņš, katrs jutās iesaistīts. Vienmēr notika kaut kāda komunikācija, vai ne? Un mēs esam cilvēki, tā kā, un mums dabiskais tas, kad velk uz citiem cilvēkiem gribās kaut kādu to komunikāciju, gribas to sajūt, ka tu esi iekšā kaut kur, nu, tā kā iekšā savā grupiņā. Nu, lūk. Un, jā, tas, ko viņš pieminēja, ka tā mūsdienu pasaule rada to cilvēku, to domāšanu, tas, kad viņi ļoti meklē šo te ātro prieku, instant gratification, kad vajag tagad tūlīt visu, un ja nav, tad mēs padodamies un ejam tālāk, vai ne? Tā kā, jā, kad tas iGenius mums ir. Jā, mums ir tie produkti, viņi ir nenormāli krūti un viņi visi strādā un cilvēkiem izmaina dzīves, bet tāpat laikā tā īstenā vērtība ir tas communities, kas mums ir, kad mēs esam viens otram. Man patīk miniona. Tā tas ir, vai ne? Vispār nevienu neredzu, nevienu nav video ieslēgta, tā kā es runāju ar sevi. Un ar minionu. Kristers ieraudzīja vēl. Nu, lūk, bet, jā. Tā, nu jā, tas ir tas foršākais, kad iGenius ir tiešām, kad mēs izveidojam tā kā attiecības ar cilvēkiem un tā draudzība un tā kopienas sajūta, un tāpēc mūsu, tā kā tīpa ar Latviju arī mērķis ir arvien vairāk veidot šos te pasākumus, atgriezties vairāk pie klātienes kaut kādiem tikšanām un tā tālāk, vai ne? Tā, iesim tālāk, Robins Hesse. Ja jūs nezināt, tad šis ir viņa Instagrams. Es ieliku visiem runātājiem Instagramus. Tā kā, protams, ir arī citi līderi, bet es padalos ar tiem, kas man visvairāk pašai tā kā piesaistīja, nu, ko es gribēju jums tā kā padalīties, vai ne? Un viņš ir arī tētis. Un ir vēl tā Anna Meijera, kas ir viņa tā kā bērnu mammiņa. Tā kā viņa arī, protams, tur bija. Paldies, Marks, jūs ieslēdzat arī. Bildīt, tas jūs redzat, ok, forši. Nu, lūk, un jā, tad man patika arī tas, par ko viņš runāja, un tas spilgtākais, laikam, kas man palika, ir tas, kad viņš teica, kad mēs piedzimstam bagāti, mēs piedzimstam ar to tā kā pārpilnības sajūtu, abundance, tā kā mazi bērni. Mums ir viss, mums nav nekādi bloki, ko mums ar laika gaitā izveido šī sabiedrība, vai ne? Kad tu nedrīkst darīt to, tu nedrīkst darīt to, vai ne? Mēs kā bērni, mēs piedzimstam bagāti, un mums ir tas iekšējais, tas dzīves prieks, un tā tik ļoti, nu, tā kā, lai tu kaut ko manifestētu, tev vajag būt tajā stāvoklī, ka tev ir tas dzīves prieks, un tu esi laimīgs, un nu jā, un tas, ko viņš stāstīja par, protams, par ieradumiem, tas, ko mēs katru dienu darām, tu nepaliec veiksmīgs vai par miljonāru vienā dienā, bet tas ir kaut kāds mazu tādu, mazu ieradumu kopējais, nu, kā tu dienu savu veido, vai ne? Un, lai kādi tev rastos dzīvē jautājumi, vienmēr tā atbilde ir tevī, un tad tev ir tā intuīcija, un tāpēc jā, tas kā šobrīd viss, kad mēs esam tik ļoti prom no dabas, no sevis, tā kā neesam, tā kā align, neesam kontaktā ar sevi, vai ne, un kad vienmēr ir svarīgi neklausīties citos, protams, ir kaut kādas lietas, kuras būtu vajag paklausīties, bet, nu, kad ir kaut kādas izvēles par tavu nākotni, vai, nu, 90% gadījumu, tā kā nevajag klausīties citos, un, jā, tad viņš teica, ka, ja tu klausies citos ar laiku, tu zaudē ticību sev, ticību tam, ko tu domā, jo tas vienmēr saklausies no visiem citiem to visu informāciju, un tu vairs, tā kā nerunā ar sevi un neklausē sevi un neusticies sev un neuztver tā kā, nu, savu to patiesību par patiesībā galveno, un tā kā, pēc kuras tu vadies, vai ne? Un, jā, viņš arī pieminēja tādu lietu, kas daudzi cilvēki, tā kā mēs visi gribam tos miljonus, mēs gribam būt bagāti, mēs gribam krūtas mašīnas, krūtu māju, vai ne? Bet mēs neesam tā kā mentāli tādā līmenī, lai mums tas viss tā kā, nu, atnāktu, jo varbūt jūs esat dzirdējuši, ka ir tie visi cilvēki, kas, piemēram, laimē loterijās miljardus vai, nu, miljonu parasti kaut kādi, ja? Un viņi pēc gada jau ir vienkārši broke, busted and disgusted, tā kā viņiem nav nekas atkal, jo vienkārši viņiem ir iekšā kaut kādi, nezinu, iekšējie tie limitējošie uzskati, kaut kādi bloki, kad viņi tā kā atgrūž to naudu, kad, jo, piemēram, kad tiklīdz tev parādās nauda, pēc kaut kāda laika tu atkal esi tajā brīdī, kā, nu, kā, tā kā tu vienmēr paliksi tajā līmenī enerģētiski, tur, kur tu esi, un ja tev būs kaut kāda nauda, tu vienmēr viņu tā kā, nu, atgrūdīs, tu viņu kaut kā iztērēs muļķīgi vai tev liekas, nu, tā kā, es nezinu, katram ir, tas ir jāpastrādā ar sevi, protams, vai ne, es nevaru jums tagad, es neesmu nekāds coach, tāds arī
tāds enerģētiskais kočs neesmu, vai ne? Es vienkārši tā kā dalos, vai ne, ko es dzirdēju, un mazliet pieliek arī no sevis, protams. Bet, jā, ļoti svarīgi strādāt ar šiem te limitējošiem uzskatiem un dzīt ārā tās ticības, ko mēs esam dabūjuši no citiem, un mēģināt skatīties, kā domā tie cilvēki, kur ir tur, kur mēs gribam būt. Piemēram, Miguels, piemēram, šis te Robins, vienalga, kas ir jūsu mentors Tendija, vai kam jūs gribat, nu, tā kā sekot, kura cilvēka domāšanai, vai ne, un dabūt to, kas viņam ir. Tad man ļoti, ļoti patika Kaira, kurš nezinu, Kaira ir, viņa ir arī tā kā zem Migela. Un viņa pateica tādu don't die before you're dead, kad daudz cilvēku vienmēr padodas pirms, nu, tā kā vēl tā sliktāk kaut kāda lieta ir notikusi, kad mēs izdomājam savā galvā, ok, nebūs viss tā kā. Un viņa vairāk to stāstīja arī tā, kad, kad tas, ka mēs esam īstenībā dzīvi, tā ir viena, nu, viena iespēja no 64 miljardiem, vai ne? Tā kā bioloģiski, vai ne? Tāpēc jau mēs jau tā kā esam, tas, ka mēs esam šeit, tas, ka mēs esam šajā pasaulē, tas jau nozīmē, ka mēs jau esam uzvarējuši, tā kā, ka mums ir iespēja izdzīvot šo dzīvi un iegūt visas šīs te pieredzes, ko mēs varētu vien iegūt šajā dzīvē. Nu, lūk, un, jā, un viņa stāstīja, ka ļoti daudz cilvēku arī dzīvo tā kā citu cilvēku dzīves, nevis savējās. Kad, piemēram, mēs arī jā, no jaunības ir tukša glāze, un tā visa glāze ir sabāzta ar citu cilvēku kādām domām un lietām, līdzīgi īstenībā kā tas Robins. Un kad mēs uzņemam tik ļoti no citiem visu to kaut kādas, nu, kā darīt to, kā darīt to, kad mēs aizmirstam arī atkal par sevi. Viņa arī par to stāstīja, kā man, jā, tā salikās, kad, laikam, tā man arī aktuāla tēma kaut kādā veidā, bet man patīk ļoti izzināt sevi un strādāt pie sevis. Tā kā, man liekas, tas ir tā svarīgi, un es gribēju jums padalīties, ka jā, ļoti svarīgi ir vienkārši sekot sev, savai tā kā tai iekšējai balsī. Un, ja jūs jau esat šeit, tas jau, protams, to nozīmē, ka jūs kaut kādā veidā tam sekojat, un jūs to darat priekš sevis, vai ne? Un tad ir Džanluka, kas ir tā kā Kairas komandā arī. Un viņš padalījās ar tādu, varbūt esat dzirdējuši, jūs pētat kaut kādus tos mindset, kaut kādus podkāstus vai ko tādu. Tad ir tēvs alkoholiķis, un viņam ir divi dēli. Viens ir arī alkoholiķis, un viņam prasa, kāpēc tas alkoholiķis, jo mans tēvs bija alkoholiķis. Un otrs dēls tā kā ir veiksmīgs un bagāts, un viņam prasa, kāpēc tu esi veiksmīgs un bagāts, ja tev tēvs bija alkoholiķis. Un viņš saka, es esmu veiksmīgs un bagāts tieši tāpēc, ka man tēvs bija alkoholiķis, ka viņš tā kā negrib tāds būt. Un, jā, kad tas galvenais nav, tā kā tas ir par to, kad kā tu pats reaģē uz lietām, kad mums visiem notiek kaut kas slikts šajā dzīvē, bet tas ir kā tu uz to reaģē, kā tu tiec ar to galā, un tāpēc vienmēr, nu, ir, jā, jādomā, teiksim, pozitīvi, jāatrod vienmēr kaut kas labs tajā visā, um, atvērt tagad čatu. Jā, jā, kad vienmēr var paturēt prātā savu vērtību un uz ko tu ej. Un arī jā, pats tā savas tā kā ticības, vai ne? Un galu galā mēs nevaram, laikam, dzīvē sasniegt neko lielu. Es tā secinu, laikam, pēc visiem šīm, te, ko es pati tā kā skatos, kaut kā, es nezinu, esot to prezentāciju īstenībā, es tagad tikai ievēroju, ka jā, viss ir ļoti par to, ka, jā, tev ir jāklausās sevī. Un, jā, kad visi pieļauj šīs kļūdas, bet galvenais ir, kā uz to reaģē, nu, lūk, tad iesim tālāk. Jā, un tad arī, protams, bija arī tā kā īstenībā šajā konvencijā bija ļoti forši. Pagājuši gadu, man liekas, es neatceros, kad bija tā tajā Unite vasarā, kad bija tieši recognitions, un, protams, visiem, kas ir mārketingā, bet bija arī traderu recognitions, un tur nāca skatos, piemēram, cilvēki, kuri 2+ gadus treido ar SK sistēmu, un pats Stefans Kasings arī bija, un viņš arī runāja, un tad es vienkārši gribēju jums padalīties arī tieši par SK sistēmu, jo zinu, ka Latvijā daudzi arī mācās šo SK sistēmu un mēģina to visu saprast, tā kā viņš padalījās ar tiešām, kas ir tas, kā viņš tā kā redz to pareizo veidu, kā to mācīties, un tam ir 3 fāzes. Tātad pirmā ir tāda novērojuma fāze, kad mēs mācāmies uzsūtām informāciju tā kā sūklītis, pēc iespējas vairāk samācam, skatāmies video, pētam, sākam mēģināt pētīt kaut kā tos trading view, skatāmies čārtus, jā. Un tā ir tāda pasīva fāze, kad jā, mēs vienkārši uzsūcam pēc iespējas vairāk informāciju. Un, tā, tūlīt. Nu, lūk, un, jā, tad cilvēki bieži domā, ka viņi paliks veiksmīgi no tā, ka viņi tur baigi daudz stundas, tā kā, bet galvenais jau ir par to izpratni, ka tu mācies un tu saproti, mēģini saprast, jautā jautājumus, jā. Tad nākamā fāze ir vairāk tas, ka tu sāc jau tā kā izmēģināt un izmantot to, ko tu esi mācījies tajā pirmajā fāzē. Jo nav tā, ka tu uzreiz mācies to sistēmu, ka tu uzreiz kaut ko sāc treidot. Man liekas, varbūt citi tā dara. Bet tas pareizais ir, jā, vienmēr sakot, sākumā sākt
saprast, kas tur notiekās, mēģināt izzināt to visu, skatīties tos video, visu, ko valsts dara, ja? Un tad pēc tam tikai sākam treidot ar demo kontiem, lai saprastu to, ko mēs esam iemācījušies. Un, jā, šis ir tas brīdis, viņš teica, kad cilvēki visbiežāk padodas, ka kaut kas nesanāk, bet jā, tas ir tas. Jā, fokusējies uz sevi. Un tas ir tas, kad mēs vienkārši jā, sākam treidot ar laiku, lēnām. Tas nenotiek uz sitienu. Mēs neviens nepliksim par miljonāru nedēļas laikā, vai ne? Tāds te notiek, kad ir jābūt mazliet pacietīgam, un tāpēc arī šī te emocionālā visa pasaule arī paralēli, vai ne, ar to jāstrādā. Nu, lūk, un tad trešā fāze jau, kad palīdzēt citiem, strādā kā mentors un palīdz citiem tā kā gūt tos panākumus, bet, jā, tad pirmais ir vienkārši novērot, mācīties, otrais, tad sākam lēnām treidot, un tad ar laiku jau palīdzam arī citiem, nevis kaut kā viss citādākā secībā, jā. Tad es vēl padalīšos mazliet arī, protams, mūsējās meitenes Talīša un Grace. Viņas arī runāja, bija tāds tā kā panelis, ko Migels izveidoja, un viņas vairāk runāja par to, kā būvēt savas komandas. Jo, piemēram, Talīša sāka būvēt savu komandu vispār no nulles. Anglijā viņa bija pirmā meitene, un šobrīd viņai ir 400 cilvēku komanda. Tas ir, protams, viņai ir tā kā citas, nu, citi, kas nav tā, ka viņa visus sainapoja 400 cilvēkus, bet, piemēram, ir Grace arī, kur ir jau ambassador, un viņas abas ir ambassador, un viņām tur ir daudz cilvēku tā kā zem viņām, un ir vēl citi cilvēki, kas viņām palīdz šīs būvēt komandu, kas ir viņu līderi, vai ne? Nu, lūk, un tas īstenībā, man liekas, Latvijā ir arī diezgan, kad, man liekas, tas ir kaut kas, ko es gribēju no sevis tā kā pielikt, mazliet padalīties, kad, cik es dzirdu, ka cilvēki daudz meklē kaut kādas tā kā attaisnojumus, kad jā, cilvēki jau tagad nepievienosies, jo tagad ir Ziemassvētki, un tagad ir jāpērk dāvanas, un viņiem nav naudas, un tā kā daudz cilvēku vienmēr meklē šos te kaut kādas tā kā attaisnojumus, kāpēc viņi grib attaisnot, kāpēc cilvēks negrib pievienoties tavai komandai, bet man liekas, tas arī ir tas labs tāds veids, kad vienkārši paņemiet vienu dienu, uzrakstiet, ja jums liekas, ka jūs kaut kā iestrēdat savā tajā mārketinga biznesā vai ne, paņemiet baltu lapu, uzrakstiet uz papīra vienkārši īpašības. Kādas jūs gribētu redzēt savā perfektajā komandas biedrā? Kāds ir tas komandas biedrs, ar kādu jūs gribētu strādāt? Pacietīgs, kurš grib uzņemties risku, kurš gatavs mācīties, kurš ir lojāls, jā? Kaut kādas, nezinu, vēl īpašības, kas jums nāk prātā pašiem, nezinu, kaut kādas vecuma grupas, vienalga, nu, vai valsts, no kuras, nu, vienalga, kas ir tas, kādu jūs gribat to komandas biedru, un tad, kad jums ir skaidrs, ko jūs gribat, tad jums jākļūst pašam par tādu kaut kādu, tur nezinu, ja jūs gribat, lai jums ir komandā visi, kas ļoti čakli tā kā strādā un darbojas biznesā, tad jums arī tas pats ir jādara, jo, ja jūs ieliekat, piemēram, nezinu, vienu TikToku vienreiz nedēļā, tad jūs piesaistīsiet tādus cilvēkus, kas to pašu arī tā kā dara, jo tas, kas jūs esat, to jūs arī piesaistat, tā kā līdzīgas enerģijas, tā kā piesaista vienu otru, un tāpēc jums ir, ja jūs gribat, lai jums ir komandā daudz līderi, kas tā kā močī un būvē mārketingu, jums ir pašiem par tādu jākļūst un jārāda tas piemērs, un tad šie cilvēki jūs pamanīs un būs tāds, wow, viņi ir riktīgi močījies arī tā griba, vai ne? Tas ir jau tāds apzinātais līmenis, bet tādā neapzinātā līmenī tās enerģijas vienkārši, nu, tā kā līdzīgs pievelk līdzīgi, vai ne? Lūk, un tad tā kā Talīša dalījās vēl ar citiem tā kā padomiem no sevis, kas viņai ir, jā, iedevis šos sasniegumus, kas viņai ir palīdzējis. Jā, kad viņi jā, ļoti tā kā pieminēja to, ka vajag regulāri satikties ar komandu, veidot visādus meetupus, hustle calls, un, piemēram, ja jūs esat kāds, kas skatās šo zvanu, jūs esat manā komandā, jūs arī varat uzņemties iniciatīvu, piemēram, Markus ar Viku, es tā kā redzu jūs, jā, jūs esat Liepājā, ja jūs varat, nezinu, iemest Liepājas grupā, hei, satiekamies, uztaisim kaut kādu mītupu vienkārši ar citiem, jā, jo, nu, tā kā, protams, ir forši, kad jūs, piemēram, paši darat to biznesu, bet vēl foršāk ir, kad satiekās un to dara kopā, un tad ir tā sajūta, ja, ka tu esi tā kā kopā daļa no tās community, tu iepazīsti cilvēkus arī apkārt, kas ar šo nodarbojas, un jūs saprotat, ka jūs ejat, nu, tā kā cauri līdzīgām kaut kādām problēmām, līdzīgām grūtībām, jā. Un arī kas censties skatīties uz lietām pozitīvi. Un, tas ir kaut kas īstenībā, ar ko es tā kā pati arī cīnos, jo katram mums ir kaut kāda limitējoša uzskata, katram ir kaut kādas problēmas, katram ir kaut kāds struggles, un es varu tā kā padalīties no savas pieredzes, kad man ir arī grūti citreiz, kā jau jebkuram citam normālam cilvēkam, vai ne?
un kas man ļoti palīdz, kad nu, tā kā ir vajadzīgs apzināties tas, ka jums ir jābūt, un vai es ieteiktu ļoti praktizēt šo te gratitude, tā kā pateicības, piemēram, rakstīt katru dienu vakarā no rīta. Un, tas, ko es stāstīju, ja, kad enerģijas, tāda enerģija, nu, tā kā līdzīgas enerģijas pievelkās, ja, un jo jūs vairāk būsiet pateicīgi par to, kas jums ir, jo vairāk. Jūs piesaistīsiet tā kā vēl labu savā dzīvē, jo, ja cilvēks vienmēr domā, ak, Dievs, atkal man ir jāmazgā tie trauki, ak, Dievs, tur atkal sniegs stieg ārā, man tur atkal jātīra mašīna, tad jūs vienkārši būs tas vairāk viss tās negācijas, un tad tas sliktais būs tikai tas, ko jūs redzat, bet ja jūs trenējaties katru dienu, tā kā, piemēram, rakstīt šīs pateicības, jūs trenējat tā kā savu prātu arvien vairāk ieraudzīt tieši labo un fokusēties uz labo, un tā jūs arvien vairāk piesaistīsiet tā kā labo savā dzīvē, vai ne? Nu, lūk, un tad arī bija Greisa, tā kā īsa tāda runa, un viņa dalījās vairāk ar tā kā tips and tricks, kaut kādiem padomiem par sociālajiem tīkliem, jo es nezinu, vai jūs sekot vai nē, ja jūs darat mārketingu, jums noteikti obligāti ir jāsako Greisai, jo vienkārši viņi to dara tā kā ļoti, ļoti labi un high quality, tā kā ļoti viņai visas ir augstā kvalitātē, kā viņi to dara vai nē. Un tas, ka, jā, tad trīs lietas, ko viņi tā kā pieminēja, kas ir ļoti, ļoti būtiski. Pirmais ir saglabāt profesionālismu, jo, nu, tas, ko mēs reklamējam un tā kā cenšamies pastāstīt, parādīt citiem, tas ir finansu izglītības platforma. Tas nav kaut kāds, es nezinu, akvaparks vai arī kaut kāds atrakciju parks vai, nu, kur mēs, nezinu, tur sēžam pidžamās vai, nu, es nezinu, kaut kāda random piemēra, bet, nu, tā kā jūs sapratot domu, ka tas ir tomēr, jā, jābūt tā kā profesionāli un, jo paši jūs to nopietnāk visu uztversiet, jo jūs arī piesaistīsiet sev foršākus tā kā komandas biedrus, kas to uztver nopietnāk, jā, jo tas ir bizness, tas nav arī, nu, es nezinu, kaut kāda influencer, kas tur skraida peltkostīmos vai arī, es nezinu. Protams, katram ir savs tas, ko jūs gribat, kādus cilvēkus savā komandā, ar ko jūs rezonējat, vai ne? Bet, nu jā, tā kā es cenšos pastāstīt to, ka ir jābūt profesionāli un tā skaisti, jā, jābūvē tas Instagrams, vai ne? Un, jā, tad izskaties labi, sakārto savu dzīvi, lai citiem ir iedvesma no tevis gribēt dzīvot tā, kā tu dzīvo. Un arī viņi pieminēja to, ka svarīgi būt autentiskam un tādā veidā vienkārši to, ka jums nav jāizlieks par to, kas jūs neesat. Jūs nevarat būt tur, nezinu, miljonārs mēnešu laikā, protams, vai ne? Un jūs arī varat par to runāt, kad jūs sākat tikai to šobrīd un jūs vienkārši dokumentējat to savu ceļu, kā jūs darbojaties tā kā, un dodaties uz savu mērķi, ko jūs darat ikdienā. Jā. Tad jūs varat rādīt, jums nav jāstāsta tikai, piemēram, ak, Dievs, mums ir šāds produkts, mums ir šāds produkts, mums ir šāds produkts. Jūs rādat, ko jūs darat dienā, jūs ejat uz džimu, jūs, nezinu, vienalga, kas ir tas, ko jūs nodarbojaties, vai ne, ikdienā. Tā kā ir svarīgi parādīt to savu dzīvi. Protams, ar laiku arī sakārtot to visu, izveidot kaut kādus labus ieradumus. To jūs visi noteikti ļoti daudz informācijas. Internetā ar citu Christian Crabtree arī runāja par to Atomic Habits un to grāmatu. Tā kā ļoti, ļoti to es arī ieteiktu visiem izlasīt. Tur būs noteikti vairāk arī par to visu. Un autentiskums tas, ka jums nav jāizskatās perfekti. Un es zinu, ka ļoti daudz cilvēki, kur grib darīt mārketingu, tur, nezinu, mēģina 100 reizes nofilmēt kaut kādus runājošos video, bet vienkārši man arī tas viss, protams, sākumā tā bija, un es arī satraucos, tur man nepatīk sava balss, vai es nezinu, viss tā kā tās normālās sākuma lietas, kad tu sāc, jā. Bet tam vienkārši ir jātiek pāri, un jums ir jāsaprot, uz kurien jūs gribat doties, un jums ir jāsaglabā tas autentiskums, jo jums, ja jūs tā kā veidot mārketingu, jūs veidot savu komandu, jūs gribat cilvēks komandā, kur ar jums tā kā rezonē, un ja jūs esat autentiski, jūs parādat sevi, tad jūs arī piesaistīsiet cilvēkus, kuri grib tā kā ar jums būt, jums līdzināties, darīt to, ko jūs darat. Jo, ja jūs mēģināsiet izlikties par kaut ko, ko jūs neesat, jūs piesaistīsiet cilvēkus, kuri nav tā kā, ar kuriem jums nav viegli komunicēt, piemēram, kaut kādi cilvēki, kuri ir līdzīgi tam cilvēkam, ko jūs tā kā cenšaties parādīt no sevis. Es nezinu, vai jūs saprotat domu, bet nu, un tad ar laiku būs kaut kādas tās komunikācijas problēmas, vai nebūs tas klikšķīts līdz galam, kādu jūs gribētu, vai ne? Un jā, ļoti svarīgi ir tā konsistencija, regulāri, ka jūs katru dienu ir tik ļoti, ļoti svarīgi, jo ir katru dienu jāiepilna. Ja, jo ir cilvēki, piemēram, jums ir bijis zvans ar kādu cilvēku, nezinu, pirms pusgada, vai pirms mēneša, vai pirms 2 mēnešiem, vienalga. Lielākā daļa šo cilvēku, pirmkārt, tā kā jums ir zvans ar kādu, vienmēr pieskočiet šim cilvēkam, lai viņš jums atsako arī atpakaļ, un tad šis cilvēks turpinās jūs skatīties, un tajā dienā, kad jūs kaut ko neiepostosiet, vai nu, tā kā tas cilvēks to redzēs. Un tad, jo ir cilvēki, kas, piemēram, ko es cenšos ar šo pastāstīt, kad ir cilvēki, kas viņi
Tātad šī iespēja ir ļoti kaut kas tā kā jauns. Vairumam cilvēku pasaulē viņi nezina, kas tas ir, viņi baidās. Un pirmajā reizē, kad jūs parādat šo te iespēju, tas cilvēkam ir tāds, wow, daudz informācijas, neko nesaprotu, ir bišķiņ bailīgi. Un tāpēc cilvēkiem ir nepieciešams dažreiz kaut kāds laiks, kā, lai visu to apsmadziņotu, lai to saprastu, skatīties, kā jūs to darat, kāda ir jūsu ikdiena. Tāpēc ir šis te autentiskums, ko jūs darat, rādat cilvēkiem, ko jūs darat, vienkārši kāda ir ikdiena. Jūs nezinu, iet uz darbu, jā, tas ir normāli. Tā kā viens cilvēks, kurš sāk biznesu, uzreiz nevar nodrošināt sev pilnu laiku kaut kādas ienākumus, tāpēc, protams, jūs ejat uz darbu vai, um, es domāju, jūs saprotat, ko es ar to domāju, kad ir svarīgi, jā, vienkārši postot katru dienu storijus, reels, tiktokus, noteikti, noteikti, un, jā, cenšaties to darīt tā kā dabiskā veidā, neizliekties par kaut ko, ko jūs neesat, un, jā, Greis arī teica, ka, šie te runājošie storiji, viņi katru, ja jūs pasītos Greisa, viņa katru dienu taisa runājošos storijus, un tas ir dod, tā kā, tas dod cilvēkam, kas jūs vēro, tas cilvēks, ar kuriem jums, piemēram, zvanzībīs pirms pusgada, tas cilvēks jūs turpina skatīties, un viņš dod uzticību. Ja, piemēram, es arī zinu, man ir kaut kādi, nezinu, influenceri, kaut kāds tur daži, kam es sekoju, un es skatos visu laiku, kā viņi runā, kaut ko stāsta, jūs jūtaties viņam kā draugs, un tad vajag izveidot to sajūtu, jā, kad tas cilvēks jūs pazīst, kas jūs skatās, kā jūs runājat, kā jūs kustaties, kāda ir jūsu balss. Tas varbūt izklausās mazliet krīpīgi, bet tas dod to uzticību. Tas dod to uzticību cilvēkam, ka jūs esat tuvu, ka jūs esat tā kā. Nu, ka jūs neesat kaut kāds kā dievs, tur dievs, bet, nu, kad jums ir tas, es nemāku, tas jau, kā lai tu paskaidro. Vienmēr sakot, jūs sapratāt, tas dod to uzticību cilvēkam, jums uzticēties. Um, Jā, un tad, protams, beigās tas ir vieglāk jums dabūt šo cilvēku savā komandā, jo viņam ir tā sajūta, ka kad viņš jūs pazīst. Un, jā, ko Greisa arī teica, ka nevajag sarežģīt šo biznesu, ka cilvēki tur reizēm skaidro ļoti, ļoti sarežģīti, bet tas ir ļoti, patiesībā var būt ļoti vienkārši, un tam nav jābūt visam arī sarežģītam. Nu, lūk, un tā, Tīna ir, man liekas, ka arī pēdējais, bet, jā, viņš arī ar šo te nobeidza, kad, jā, man patīk, ka viņš teica, ka mēs ļoti dzīvojam šobrīd tā kā easy mode, kad viss notiek tik šausmīgi ātri, mums gribās ēst, mēs pasūtam ēdienu, mums gribās nostīties filmu, mēs aizējam Netflixā, es nezinu, mums gribās aiziet uz randiņu, mēs aizējām uz Tinderi, vai ne? Piemēram, viņš arī stāstīja no savas tā kā bērnības, un man arī tā bija, man liekas, mēs esam ar viņu varbūt līdzīgi vecumi, kad, piemēram, ja es gribēju noskatīties filmu bērnībā, es eju, atveru avīzi, skatos programmā, kāda filma būs šovakar, kāda rādīs, un tad es gaidu. Es nevaru dabūt uzreiz, es gaidu, vai ne? Nu, lūk, un ir tikai kaut kāds viens variants, un vai tu gribi to filmu skatīties vai nē, tā kā it's what you get, you know. Tāpēc cilvēki ļoti, ļoti daudz, jā, padodas pie pirmajām grūtībām, un nav tā pacietība, nav tā izturība, tā kā tiešām strādāt kaut kam lielam. Jā, un kad viņš teica, nu, kad katru dienu, kā lai tu nokļūtu pie tiem saviem panākumiem, man arī tad, kad tur jau tur esi, tas nav tā, ka viss ir easy un viss ir viegli, jā. Tev ir varbūt labāka dzīve, tev ir vairāk naudas, bet tāpat tās tev visu laiku būs kaut kādas problēmas. Tas ir tikai dabiski un ir jāpierod pie tā. Un nevajag baidīties no problēmām, nevajag baidīties tā kā nofēlot, jo tik daudz cilvēku, man liekas, baidās kaut ko, kad izdarīs kaut ko nepareizi vai kaut kā tā. Bet patiesībā tas ir tas, kas mums dod audzina mūsu raksturu, kas mums dod to disciplīnu, kas mums padara stiprākus, vai ne? Nu, lūk, un kas lēni nāk, tas labi nāk. Tā kā šis bizness ir jābūvē tieši tāpat kā visi citi biznesi. Tas prasa laiku, tas prasa pacietību, tas prasa izturību, tas prasa disciplīnu. Nu, lūk, tā kā novēlu arī jums visiem to. Un, laikam, jā, nu, lūk, pēdējais slaids, ko es gribēju jums noteikti pateikt, ka jums visiem, kas ir šajā zvanā, ir jābrauc arī uz Prāgu, būs šāds te pasākums. Tikai šis, tāda DAC convention tagad bija viena diena. Bet šis te Čehijas pasākums notiksies es domāju, ka 2 dienas un vēl tā kā pusdiena klāt, tā kā 2,5 dienas. Pagājušajā vasarā mums bija, tātad šajā dokumentācijā arī bija tā kā bija biļetes, un es to nepirku, tāpēc, ka, jā, viņš viss bija vācu valodā, un es neredzēju tā kā jēgu arī uz vienu dienu, jo nebija nekāds kā papildus baigi tam VIP. Bet šajā Prāgā, vismaz kā bija pagājušajā gada jūnijā, kad bija VIP biļetēm, bija papildus VIP sesija ar Danielu G. Ja jūs nezināt, kas ir Daniela G, lūdzu, tā kā aiziet un izglītojiet sevi, jo, tā kā, ja jūs esat mārketingā, jums Daniela G ir jāsako un jāmācās no viņa. Un,
Jā, es nezinu, kas būs šogad. Es nezinu, kas būs Prāgā, kaut kādi tā kā īpašie viesi vai kaut kas tāds, bet man jau ir biļete. Mana biļete jau ir VIP biļete. Tā kā es jūs visus mudinātu pirkt šīs te biļetes. Ja jūs gribat tiešām nopietni uzsvērt šo te, biznesu, tas nebūs par ātru. Vienkārši sadaliet šos te izdevumus, nopērciet to biļeti tagad vai, nezinu, janvārī, kaut kad drīzumā, lai nav tā, ka jūs gribat, jūlijā, lai tā, ka jūs gribat jūlijā lidot, un tad viss liekas nenormāli dārgi, jo viss ir jāpērk tikai reizē. Nopērciet biļeti, pēc kaut kādiem mēnešiem nopērciet tur, nezinu, avio vai ne. Un, mēs, bet, teiksim, visi latvieši parasti kaut kā sanāk, kad lido ar vienu kaut kādu lidojumu, brauc ar kaut kā kopā, tā kā jūs nebūsiet vieni, jā, jums, jo, piemēram, nu, nezinu, es lidoju ar Ievu, bet piemēram, Gunvila, ja uzdrošinājās, viņa brauca tā kā viena, viņa lidoja, bet viņa tur bija Madara. Un, nu, jā, vienmēr sakot, mēs visi, tā kā, visi tur kopā beigās satiekās, un jūs nebūsiet vieni. Visi kaut kur sarunā kopā, kur paliekās. Tā kā, un arī ir, tad, kad nāks tuvāk šis te pasākums, būs arī kaut kāds kopējs čats, kur jūs redzēsiet tā kā visus, kas brauks uz turieni. Mums būs visiem viens tāds chatiņš, un tad var arī redzēt, kas kur, nu, kurš tā kā brauc, kur citi paliek, kur ir kaut kādas izdevīgas, teiksim, vietiņas, vai kas ir tuvu tai hallei, tai pasākumu norises vietai. Nu, lūk, tā kā noteikti jūs mudinātu tur braukt, šie pasākumi tiešām izmaina dzīvi, man ir tā kā jauna enerģija pie šī pasākuma darboties, un man liekas, ka man jau ir liela motivācija, bet tagad atbrauc atpakaļ ir tāds, wow, let's go, vienkārši, un, protams, tas vibes, ka tu visus satiec, kas ar, nu, tā kā, ko tu visu laiku redzi, tā kā internetā mēs runājamies, tad, nezinu, tīmkolos un čatos un visu kaut kur, un tad satiec šos cilvēkus dzīvē, tas ir tik fantastiski, un tas ir tik superīgi, tā kā es noteikti novēlu jums piedzīvot šo te pasākumu, es nezinu vispār, kur vēl kaut ko tādu var dabūt, kur kaut kā, nu, tā kā kaut kā tādu, kur satiecies ar tiem cilvēkiem, kuriem tu tā kā strādā, un vēl kuriem ir visas kopīgās tās vērtības, kur grib augt, attīstīties, un mēs esam kopā, un mums ir tie treniņi, un pēc tam ir kaut kāda networkingi, un man ļoti patika, es vienkārši tā kā bazengu no enerģijas. Tā kā, jā, es iemetīšu arī čatā tagad to Prāgas biļešu linku. Tā kā noteikti pērkam biļetes un braucam, un tad jau tiekamies Prāgā. Paldies jums visiem un foršu vakaru!